Kad mīļotais cilvēks pazūd, pirmais, kas jādara, ir jāsazinās ar policiju, lai viņi varētu mēģināt noskaidrot pazudušās personas pēdējās zināmās gaitas. Bieži vien tas novad pie lietas atrisināšanas. Bet dažas pazušanas šķietami nav izskaidrojams, un tās kļūst par neatrisinātām lietām, kas turpina mulsināt izmeklētājus gadu desmitiem ilgi. Viņam nav apavu, nav telefona un nav kredītkartes, un viņš tiek uzskatīts par neaizsargātu pieaugušo. Šis ir paziņojums, ko uzrakstījusi satraukta māte, kuras dēls, Augusts Bekvits, šogad jau otro reizi ir noslēpumaini pazudis. 29 gadus vecais vīrietis ar autismu no ģimenes atšķīrās novembra vidū pēc tam, kad viņš pēdējo reizi tika redzēts Sugar House rajonā, Salt Lake Cityjā, Jūtas štatā. Augusts tika raksturots kā runājošs, taču iespējams viņam bija garīgās veselības krīze. Par laimi pēc dažām nedēļām viņš tika atrasts drošībā Taylorsvilā. Tas notika pēc tam, kad viņu 10. decembrī pamanīja Apollo Burger restorānā. Policijas pārbaudē noskaidroja vīrieša identitāti, un viņš tika nogādāts slimnīcā, kur viņš atkal apvienojās ar savu mammu. Gandrīz mēnesi pēc tam, kad viņš pirmo reizi pazuda, Augusts atkal pazuda. Tas bija 15. decembris, 5 dienas pēc tam, kad viņu atrada. Tajā dienā, kad viņu izrakstīja no slimnīcas, kur viņš tika ārstēts, viņa pazušanas noslēpums atkal vajāja ģimeni. Tiklīdz viņa izgāja pa durvīm, Lorija vēroja, kā viņas dēls, kuru viņa tikko bija atgūsi, aizskrēja pa ceļu, skrienot State Street un 2nd Avenue tūmā. Viņam nebija apavu. Viņam nebija līdzi ne naudas, ne telefona, ne kredītkartes, un tagad viņš atkal bija pazudis. Lorija izteica, ka viņš šobrīd varētu būt jebkur. Pēdējo reizi, kad viņš pazuda, viņš izmantoja sabiedrisko transportu un bez šaubām darītu to atkal. Viņi paskaidro, ka viņš varētu būt jebkur ielejā. Viņa piebilda, ka viņu pazušana nebija neviena nolaidības vai neveiksmes rezultāts, bet gan grūtības, ar kurām cilvēki ar traumām un autismu saskaras pāreja laikā. Viņa paskaidroja, ka šie pārdzīvojumi bieži var būt visbīstamākie brīži. Ir pagājusi gandrīz nedēļa, kopš Augusts pazuda. Lai gan tas ir īss periods salīdzinot ar viņa iepriekšējo izgājienu, tas ir radījis lielas bažas viņa ģimenei, īpaši viņa mammai, kura vienkārši vēlas, lai viņas dēls būtu drošībā. Lorija ir palikusi aktīva sociālajos tīklos un ziņu izdevumos, lūdzot Salt Lake Citys sabiedrību būt vērīgai. Tagad viņa meklē agrā rīta autovadītājus un brīvprātīgos, kas palīdzētu pārmeklēt apkārtni. Augusts pēdējo reizi tika redzēts, valkājot gaišu džemperi ar kapuci, taču iespējams viņš ir ieguvis arī citas drēbes, tāpat kā pirmajā reizē, kad pazuda. Jebkāda informācija par šo pazudušo personu vai viņa iespējamo atrašanās vietu lūdzam nodot Salt Lake Citys policijas departamentam, zvanot pa tālruni 801 799 3000. Pēc 38 gadus vecā, Maikla Strona draugu un ģimenes teiktā, neilgi pirms viņa pazušanas, 1992. gada jūnijā, viņš bija cīnījies ar sērām. Bija zināms, ka viņam bija ļoti ciešas attiecības ar vecākiem, taču dažus mēnešus iepriekš viņa māte bija mirusi. Tas, saprotams, viņu ļoti ietekmēja, un ir izteikts pieņēmums, ka tas varētu būt veicinājis viņa pazušanu. Maikls dzīvoja kopā ar saviem vecākiem Ņūkāslā pie Tainas, kur viņš strādāja par iekrāvēju vadītāju. Taču 1990. gadā viņš tika atlaists no darba. Tas viņu nostādīs sarežģītā finansiālā situācijā, un viņš sāka darīt visu iespējamo, lai savilktu galus kopā. Dažkārt viņš strādāja naktīs kā apsargs bāros un naktsklubos, bet citreiz bija mehāniķis. Viņa draugi policijai stāstīja, ka viņš bija ļoti sabiedrisks un patīkams cilvēks, kuru bieži varēja sastapt kādā no apkārtnes krodziņiem, jo viņam nebija pastāvīga darba. Viņš bija ļoti labi pazīstams apkārtnē, bet sava labdabīgā rakstura dēļ viņu bieži varēja izmantot. Nedēļās pirms viņa pazušanas šķita, ka Maiklam viss sāk uzlaboties. Viņš vienam no saviem draugiem teica, ka viņam ir kāds darījums iecerēts, kas ļaus viņam nopelnīt daudz naudas. Viņš piebilda, ka drīz iegādāsies Mercedes-Benz, taču draugi viņu neuztvēra pārāk nopietni, jo bija zināms, ka viņš mēdz pārspīlēt. Liecinieki apgalvoja, ka pēdējo reizi Maiklu redzēja Percy Arms krogā 19. jūnijā tajā gadā. Neilgi pirms aiziešanas viņš apmēram 20:40 parunāja ar krodziņa īpašnieku Peteru Owensu. Viņš ziņoja, ka Maikls viņam teicis, ka gaida, kas viņam pakaļ atbrauks, un piebilda, ka viņš un persona, kas vada automašīnu, grasās doties uz Durhamu, lai paņemtu telti. Viens no viņa draugiem, kurš tajā laikā bija slims, ziņoja, ka Maikls viņu bija apciemojis, un viņam līdzi bija 1000 mārciņu skaidrā naudā. Viņš teica, ka ir ceļā, lai satiktos ar vīrieti vārdā Dons, bet nesniedza nekādu sīkāku informāciju. Pēc tam, kad viņš neatgriezās mājās, viņš tika izsludināts par pazudušu, un viņa automašīna tika atrasta aptuveni 100 jardu attālumā no kroga, kur viņš pēdējo reizi tika redzēts. Viņa cepure tika atrasta automašīnas salonā, taču transporta līdzeklis nesniedza nekādas papildu norādes. Kāds policijai pastāstīja, ka Maiklam uzbruka apmēram 2 nedēļas pirms viņa pazušanas, taču uzbrukuma raksturs un uzbrucēja vārds joprojām nav zināmi.
2013. gadā 2 vīrieši no Tynedales, Ņukāslā, tika arestēti, jo tika uzskatīts, ka viņi ir atbildīgi, taču vēlāk viņi tika atbrīvoti pret drošības naudu. Viņu raksturo kā 6 pēdas, 3 collas garu un sverot 322 mārciņas. Nav pieejama daudz papildu informācijas par viņa pazušanu, taču tiek uzskatīts, ka viņam bija pilna bārda un ūsas, kad viņš pazuda. Ik viens, kurš var palīdzēt policijai Maikla lietā, aicināts sazināties ar Northumbrijas policiju, zvanot uz ārkārtas numuru 101. Bija 21. novembra, 18:00, kad novērošanas kamera fiksēja, kā jauns vīrietis kāpj automašīnā kopā ar vēl vienu jaunu vīrieti. 22:00 pirmais cilvēks tika redzēts Džeksonas pašvaldībā Ņūdžersijā, un pēc tam viņš pazuda. Šis vīrietis bija 22 gadus vecais Mortimers Vārtmans, Rutgersas universitātes pēdējā kursa students, kurš studēja lauksaimniecību. Viņš atradās šajā apkaimē, apciemojot savu māti, kad liktenīgajā dienā viņš pazuda baisos apstākļos. Mortimers bija kāpis sava paziņas Ādama Zaluka automašīnā. Viņa aizbrauca uz reģionālās dienas skolas stāvlaukumu un kopā devās uz Colliers Mill rezervātu, kas ir netālu esošs mežains dabas rezervāts. Ādams vēlāk ziņoja par sava paziņas pazušanu, iesniedzot ziņojumu 22. novembrī, 12:00. Tas notika pēc tam, kad viņš saprata, viņa paziņa nav atgriezies pie savas mātes mājās, kā arī nav sazinājies ne ar vienu. Ādams drīz atklāja draudīgos apstākļus, kas saistīti ar dīvaino pazušanu. Viņš paskaidroja, ka pēc ieiešanas rezervātā paziņas iesaistījās karstā strīdā par kaut ko nezināmu. Dusmu uzplūdā Mortimers, kā tiek apgalvots, aizskrēja mežā, kas atrodas pie High Bridge ceļa un pazuda starp kokiem. Jaunieša automašīna tika atstāta reģionālās dienas skolas stāvlaukumā, netālu no viņa mātes mājas. Pēc tam, kad tika ziņots par pazušanu, policija Mortimera lietu klasificēja kā apdraudētas, pazudušas personas lietu. Tiesību sargājošās iestādes izmantoja dažādus līdzekļus savos centienos atrast pazudušo vīrieti. Droni pārmeklēja apvidi no augšas, kamēr kinologu vienības pārmeklēja teritoriju. Tomēr neviens no šiem mēģinājumiem neizrādījās noderīgs. Mežānajā apvidū netika atrasts nekādas norādes vai pēdas par Mortimera atrašanos, un arī suņi nespēja uzņemt nekādu smaržu. Lieta nesen tika nodota Oceans apgabala prokuratūrai, kas turpina izmeklēšanu. Kopš tā laika viņi ir atklājuši dažas satraucošas detaļas par Ādama un Mortimera attiecībām. Lai gan viņi bija pazīstami, izrādījās, ka Ādams iepriekš bija apsūdzēts par draudiem Mortimeram ar uzasinātu asmeni. Viņš arī iespējams taranēja pazudušā cilvēka automašīnu un to izdemolēja. Ādamam bija jāstājas tiesas priekšā par šīm apsūdzībām 8. decembrī, taču bez paskaidrojuma tiesas datums tika pārcelts, iespējams saistībā ar upura pazušanu. Neskatoties uz viņu pagātni, policija norādīja, ka neizskatās, ka Mortimers būtu bijis spiests jebkādā veidā miedarboties ar Ādamu. Viņš netika piespiests iekāpt transporta līdzeklī, kā arī viņam netika draudēts. Ģimene tomēr joprojām vēlas, lai policija atkārtoti nopratinātu Ādamu Zaluku, kuram izvirzītas apsūdzības 4. pakāpes mantas bojāšanā un 4. pakāpes ieroču pārkāpumos. Pēc Mortimera brāļa Zaka teiktā, Ādams it kā bija vajājis Mortimeru mēnešos pirms pazušanas, un Zaks apgalvoja, ka Ādams esot uzturējies pie ģimenes mājas. Tas liek domāt, ka pieņēmums par viņu pazīšanos ir kļūdains. Šie pazušanas apstākļi noteikti liek Ādamam izskatīties aizdomīgam, taču viņš nav nosaukts par interesējošu personu vai aizdomās turamo. Nav nekādu pierādījumu, kas liecinātu, viņš bija iesaistīts šajā notikumā, vai tam bija kāds sakars ar to. Informāciju par šīs personas atrašanās vietu vai iespējamām ziņām par viņa redzēšanu var nodot Džeksonas pašvaldības policijai, zvanot pa tālruni 732 928 1111. Daudzi cilvēki uzskata, ka Džeimijas Džo Teitas pazušanā varētu būt noticis noziedzīgs nodarījums. Viņa ir 33 gadus veca sieviete no Indianapolisas, Indiānas štatā, un kopš 2020. gada jūlija nav redzēta un nav devusi par sevi ziņu. Lieta sākās tajā mēnesī, 31. datumā, kad Džeimija devās pie sava bijušā drauga Roberta Sorela juniora uz māju South Warman Avenue, 500. kvartālā. Pāris bija kopā kādu laiku, taču Džeimija nolēma pārtraukt attiecības, kad Sorels sāka pret viņu izturēties vardarbīgi. Pēc tam, kad viņa ar viņu izšķīrās, Sorels šķiet nespēja pieņemt, ka attiecības ir beigušās, un viņš nemitīgi vajāja un terorizēja Džeimiju. Nav precīzi noskaidrots, kas tieši notika, taču liecinieki policijai stāstīja, ka nākamajā rītā ap 5:00 dzirdējuši troksni ārpusē. Kad viņi izmeklēja notikušo, viņi redzēja Džeimiju un Sorelu, kuri pie viņa mājas ārpusē asi strīdējās. Strīds tikai sāsinājās un galu galā Sorels satvēra Džeimiju un ievilka viņu atpakaļ savā mājā. Nav pārsteigums, ka viņš kļuva par galveno aizdomās turamo Džeimijas lietā, jo šī bija pēdējā reize, kad viņu redzēja. Kad viņa neieradās mājās, kā bija plānots, viņas ģimene sāka uztraukties, un
5. augustā, ziņoja par viņas pazušanu Indianapolisas metropoles policijas departamentam. Bija pagājušas vairākas dienas, kopš viņu pēdējo reizi redzēja, kas izmeklētājus nostādīja neizdevīgā situācijā. Viņas draugi un ģimene tika iztaujāti, taču nevienam nebija ne jausmas, kur Džeimija varētu atrasties. Vairāk cilvēki tika nosaukti par izmeklēšanu interesējošām personām, taču bez jebkādām norādēm lieta šķita apstājusies. Tika izsniegtas un izpildītas kratīšanas atļaujas, taču bez rezultātiem. Galu galā policija vērsās pie sabiedrības, aicinot ikvienu, kam ir papildu informācija, pieteikties. Taču viņi atklāja, ka ir saņēmuši dažas norādes, kas lika viņiem domāt, ka ar Džeimiju ir noticis kas nelāks. Sorela kaimiņš tad pieteicās un ziņoja par to, ko viņš bija redzējis tajā naktī, un tika nopratināti vēl vairāki kaimiņi, lai noskaidrotu, vai viņiem ir papildu informācija par karsto strīdu, taču neviens nevarēja sniegt nekādas papildu norādes. Tāpat kļuva zināms, ka kad viņa 31. jūlija pēcpusdienā ap 15:30 gāja pa West Washingtonas ielu, kāds zilā automašīnā mēģināja viņu notriekt, taču viņa paspēja laikus paspērt soli malā. Nekad nav apstiprināts, vai tam bija kāds sakars ar viņas pazušanu. Taču, tā kā viņas lietā ir pamatotas aizdomas par noziedzīgu nodarījumu, šī iespēja nav izslēgta. Turpmākajos mēnešos daži viņas draugi internetā izteica komentārus, kas izmeklētājiem radīja vēl lielākas bažas. Viņi apgalvoja, ka Džeimija iespējams bija lieciniece noziegumam, kurā bija iesaistīts vīrietis vārdā Blakes Burnels, kurš tika atrasts miris. Viņi izteica minējumus, ka tā kā viņa bija lieciniece noziegumam, viņa varēja kļūt par mērķi cilvēkiem, kuri atņēma Burnelam dzīvību, un ka tie ir atbildīgi par viņas pazušanu. Ir izteiktas spekulācijas, ka viņi šajā lietā sadarbojās ar policiju un ka viņu apklusināja vainīgie. Tas viss joprojām ir tikai minējumi, un Džeimijas liktenis joprojām ir neatrisināta mīkla. Viņai ir brūni mati un zilas acis, augumu 168 cm, svaru 64 kg. Ik viens, kurš var sniegt papildu informāciju par šo lietu, tiek aicināts sazināties ar Indianapolisas metropoles policijas departamentu pa tālruni 317 327 6160. Džeimijas lietas numurs ir MP7 3687. Kas notika ar Tomasu Veitu? Šis ir tieši tas neatbildētais jautājums, kas nodarbina Oregonu kopš 14. oktobra. Apmēram 10:00 no rīta. Tajā dienā 78 gadus vecais vīrietis pameta savu māju netālu no Valley Crest Way un Circle Crest Drive, Forest Grove pilsētā. Viņš devās pastaigā, kā to darīja bieži, tikai šoreiz viņš vairs neatgriezās mājās. Lielākā daļa domāja, ka tā būs īsa, ātra pastaiga vīrietim viņa vecumā, bet Tomas bija aizgājis līdz pat Gales Creek Road, kur viņa pēdējo reizi redzēja pulksten 15:30 tajā pēcpusdienā. Stundas vilkās, bet viņa joprojām nekur nebija. Kad viņš joprojām nebija atgriezies mājās pēc pulksten 5 vakarā, tajā dienā viņa ģimeni pārņēma satraukums, un viņi devās uz Forest Grove policijas iecirkni, lai ziņotu par Tomasa pazušanu. Ziņojums tika iesniegts tajā dienā, pulksten 17:37. Un policisti nekavējoties sāka darbu, saprotot, ka šī lieta ir acīmredzami steidzama. Atšķirībā no lielākās daļas pazudušo personu gadījumu, policistiem patiesībā izdevās sazināties ar pazudušo vīrieti pa mobilo tālruni. Tomēr saruna bija īsa, un Tomas spēja tikai pateikt, ka viņš ir iekritis bedrē un nezina, kur atrodas. Tālruņa atrašanās vietas noteikšana, izmantojot triangulāciju, izrādījās ļoti sarežģīta un galu galā nesekmīga, lai noteiktu iespējamo atrašanās vietu. Zinot, ka vīrietis ir iestrēdzis dziļā bedrē bez ēdiena un ūdens, varas iestādes sapulcināja tik daudz cilvēku, cik vien iespējams, lai sāktu nogurdinošos meklējumus. 800 cilvēki sapulcējās apgabalā, kur pēdējo reizi tika redzēts Tomass. Viņi sadalījās grupās un izklīda, aptverot plašu rādījusu meklēšanas laikā, kas ilga 6 dienas. Taču par spīti vilšanās sajūtai netika atrasti nekādi papildu pavadieni, kas varētu izmeklētājus virzīt pareizajā virzienā. Galu galā meklēšana tika pārtraukta, un policija vērsās pie visiem Gales Krīkas ceļa iedzīvotājiem, lūdzot viņiem pārbaudīt savus īpašumus. Wilsona upes šoseja tika pieminēta kopā ar Mistikas ielu un Šīrera ceļu. Pateicoties šim aicinājumam, meklēšanas rādījus tika vēl vairāk paplašināts, taču joprojām nekas netika atrasts. Informāciju par šo pazudušo personu var nodot Forest Groves policijas departamentam, zvanot pa tālruni 5036 29 0111. Roberts Terence McLaughlins, reperis, kurš pazīstams arī ar pseidonīmu Royals Francis, par kuru pazušanu notiek izmeklēšana, kas sākās 2017. gada septembrī un joprojām nav atrisināta. Tajā laikā viņš bija kļuvis par labi zināmu reperi Jacksonvillā, Floridā, un bieži tika slavēts par saviem tekstiem, kas paliek atmiņā, un enerģiskajiem dzīvajiem priekšnesumiem. Lai gan šķita, ka viņa dzīve ir uz pareizā ceļa, līdz tam nonākt nebija viegli, ko pierādīja arī incidents, kas notika 2014. gadā. Tajā gadā Roberts iekļuva autoavārijā, kas neatgriezeniski izmainīja viņa dzīvi.
Viņš guva smadzeņu traumu, taču pateicoties atbilstošai medicīniskai aprūpei un tuvinieku atbalstam, viņš galu galā spēja atgriezties pie savas mūzikas karjeras. Viņam bija zināms atmiņas zudums, taču viņš bija ievērojami atveseļojies. 2017. gada 24. septembrī situācija diemžēl pasliktinājās. Viņa māte ziņoja, ka viņš tajā dienā bija viņu apciemojis, un viņi kopā skatījās Jacksonvilles Jaguāru spēli viņas mājās. Vēlāk tajā pašā vakarā viņš devās prom, sakot, ka tiksies ar dažiem draugiem, lai uzspēlētu basketbolu. Tomēr pirms došanās turp ir zināms, ka viņš vispirms atgriezās savā dzīvoklī, kas atradās Capper Landing kompleksā, jo vairāk liecinieki viņu tur redzēja ap pulksten 22:00. Šī bija pēdējā reize, kad kāds bija kontaktā ar Robertu. Kad nākamajā dienā viņi nevarēja atrast, viņa ģimene sazinājās ar policiju un tika uzsākta izmeklēšana. Tikmēr viņa draugi un ģimene sāka pārmeklēt vietas, kur Roberts mēdza uzturēties, taču neviens viņu nebija redzējis. Turpmāko nedēļu laikā viņa māte Andžela kļuva arvien neapmierinātāka ar lietas virzību. Viņa mēdījiem stāstīja, ka nekad nav saņēmusi nekādu informāciju par izmeklēšanas gaitu no izmeklētājiem, un parasti viņai nav bijis ne jausmas, kas tiek darīts, lai atrastu viņas dēlu. Kad policija devās uz Roberta dzīvokli, viņi atrada viņa automašīnu novietotu ierastajā vietā, un dzīvoklī atrada vairākas viņa personīgās mantas, tostarp maku, identifikācijas karti un apģērbu. Tomēr viņa telefonu un dzīvokļa atslēgas neizdevās atrast, un tiek pieņemts, ka šīs lietas bija pie viņa, kad viņš pazuda. Viņa draugi un ģimene apgalvoja, ka netic, ka viņš būtu pazudis pēc paša gribas, jo viņam Džordžijā bija ieplānoti koncerti. Tad viens no Roberta kaimiņiem nāca klajā ar papildu informāciju. Viņi apgalvoja, ka redzējuši, kā pie kompleksa piebrauc melns Dodge Charger, un pēc tam redzējuši, kā Roberts iekāpa tajā, taču viņi nevarēja labi saskatīt vadītāju. Vēl lielākas bažas radīja tas, ka Roberts vispirms sāka strīdēties ar kādu, kurš sēdēja mašīnā, kamēr viņš pats vēl stāvēja kompleksa kāpnēs. Taču beigās viņš šķiet nomierinājās, pirms iekāpa iekšā, kā viņam tika pateikts. Tikmēr policija izteica minējumu, ka Roberts vienkārši pārcēlies uz citu vietu, un viņa ģimenei tika pateikts, ka viņš ir vecāks par 18 gadiem, tāpēc viņš var darīt, kā pats vēlas. Taču policija norāda, ka lieta joprojām ir atvērta, un ka uz jebkuriem jaunajiem pavadieniem tiks reaģēts. Roberts tiek raksturots kā cilvēks ar melniem matiem un brūnām acīm, augums 5 pēdas 10 colas un svars no 150 līdz 210 mārciņām. Viņu pēdējo reizi redzēja, kad viņš bija ģērbies melnās šortos un melnā tēkraklā. Viņam uz abām rokām ir tetovējumi, zelta zobs un bārda ar dradiem, kad viņš pazuda. Ik viens, kurš var palīdzēt šīs lietas izmeklēšanā, aicināts sazināties ar Jacksonvilles policijas departamentu pa tālruni 904 630 262 7. Donna Rosa sēdēja un skatījās uz sava dēla fotogrāfiju izkārtojumu, kas bija izklātas uz grīdas. Diemžēl tas nebija nekādu gaidāmu svētku dēļ. Tās bija fotogrāfijas, kuras viņa izmantotu sava dēla pazušanas plakātos, un viņa izmisīgi meklēja atbildes un lūdza jebkādu informāciju, kas palīdzētu noskaidrot viņas dēla atrašanās vietu, vai viņš būtu dzīvs vai nē. Rubens Carranza, tetovētājs un uzņēmuma Carnal Canvas Inc. dibinātājs un izpilddirektors, bija Grīnsbergas, Pensilvānijas štata iedzīvotājs, kad viņš pazuda. Apstākļi ap šo lietu ir biedējoši un neskaidri, un pieejama ir tikai ierobežota informācija. Noslēpums sākas 29. jūlijā, kad 36 gadus vecais vīrietis pēdējo reizi tika redzēts Grīnsbergā. Viņa pārvietošanās nav zināma. Neviens šķiet nezina, kad viņš pameta mājas, kurp devās vai ko bija ieplānojis tajā dienā. Taču tajā rītā, 7:49, viņa mobilais telefons tika fiksēts Mount Pleasant apkaimē. Šī būtu pēdējā norāde par Rubena pārvietošanos. Pēc tam viņa telefons vairs netika fiksēts, un nekādas citas viņa pēdas neparādījās. Pazudušais vīrietis pazušanas brīdī brauca ar baltu 2002. gada Toyota Avalon. Tai bija valsts numura zīme HSG 7080, un tā pazuda kopā ar Rubenu. Pēc ziņojuma par pazudušu personu, vietējā policijas nodaļa uzsāka plaša meklēšana Mammoth Path, Lynn Run valsts parkā un Beam Rocks. Tās bija visas vietas, kur viņš bieži uzturējās, taču neskatoties uz rūpīgo izmeklēšanu, netika atrastas nekādas papildu norādes. Pēc vairākām dienām, 10. augustā, tika atrasta Toyota, kuru Rubens pēdējo reizi tika redzēts vadām. Tā tika paslēpta teritorijā netālu no Ridžas Sene Akmē, apzināti noslēpta, pēc tam, kad tā tika atvesta uz šo vietu no citas, nezināmas atrašanās vietas. Izmeklētāji uzskata, ka automašīna tur tika novietota tikai 5. augustā, tieši tajā dienā, kad amatpersonas publiskoja informāciju par Rubena pazušanu. Departaments norādīja, ka viņi neuzskata, ka laika izvēle bija nejauša, bet gan rūpīgi izplānota, kas liecina, ka Rubena neizskaidrojamās pazušanas ēnās varētu slēpties kaut kas ļauns.
Saskaņā ar Grīnsbergas policijas teikto, transporta līdzeklis bija pārvietots, un viņiem izdevās iegūt DNS un pirkstu nospiedumu pierādījumus no tā salona. Viņi nav atklājuši nekādu informāciju par šīm norādēm. Izmeklētāji tomēr apstiprināja, ka viņi izskatīja vairākas personas un atbrīvoja tās no aizdomām par iesaistīšanos. Iespējamie aizdomās turamie nekad netika nosaukti vārdā, un neviens nav ticis arestēts. Informāciju par šīs pazudušās personas atrašanās vietu var nodot Grīnsbergas pilsētas policijas departamentam, zvanot pa tālruni 724 38 438 00. Bekija Gērī, kuras pilnais vārds bija Rebeka, 1988. gadā kopā ar savu meitu pārcēlās uz Baton Rouge, Luizijānā. Tajā gadā viņas meita Ziemassvētkus pavadīja pie Bekijas vecākiem Šrīvportā, bet Bekija izvēlējās palikt mājās. Runājot par to vēlāk, viņas meita to uzskatīja par ļoti dīvainu, jo šis apciemojums nebija iepriekš plānots un bija pēdējā brīža lēmums. Viņas 12 gadus vecā meita lūdza viņu doties līdzi, bet Bekija palika nelokāma un negribēja par to pat dzirdēt. Tad viņa nopirka vienvirziena autobusa biļeti savai meitai, kura šajā brīdī jau bija kļuvusi ļoti neapmierināta un dusmīga par šo situāciju. Viņām izcēlās asa strīds, kas beidzās tikai tad, kad viņas meita bija iekāpusi autobusā. Viņas meita tagad uzskata, ka Bekija mēģināja viņu izvest no šīs vietas, taču neviens nezina, kāpēc. Kad Ziemassvētki pagāja un no Bekijas nebija nekādu ziņu, pārējā ģimene sāk uztraukties, ka notiek kas nelāks. 27. decembrī ar viņiem sazinājās Bekijas māsa, kura bija runājusi ar viņu. Viņa teica, ka domā pamest Baton Rouge, jo pēc viņas vārdiem tur viss neizdodas, un viņai vajadzīgs kāds, kas viņu paņemtu. Diemžēl Bekija nekad nesniedza sīkāku informāciju, kāpēc lietas neizdodas. Taču ziņa tika nodota viņas labākajam draugam, un tika pieņemts, ka viņš viņu paņems, bet tā nenotika. Policija tika informēta, taču pārsteidzoši ģimenei tika pateikts, ka visticamāk viņa kaut kur izklaidējas. Viņus pat atturēja no ziņojuma par personas pazušanu iesniegšanas, kas ir ārkārtīgi dīvaini. Nākamā gada janvārī Bekijas dzīvokļu kompleksa pārvaldnieks informēja viņas ģimeni, ka viņai ir kavēta īres maksa un ka viņa nav mājās. Viņam tika pateikts ieiet dzīvoklī, ko viņš negribīgi arī izdarīja, un tas, ko viņš tur atrada, viņu apstulbināja. Kafijas automāts bija ieslēgts, un uz letes stāvēja 2 kafijas krūzes. Vanna bija pilna ar ūdeni, un Bekijas mantas bija sapakotas, taču viņa pati nebija atrodama. Tā kā īre netika samaksāta, visas viņas mantas tika izmestas uz ielas, tāpēc kāds ģimenes loceklis devās uz Baton Rouge, lai tās savāktu. Tika izsaukta policija, taču arī šoreiz viņi neizrādīja lielu interesi, jo nekad neieradās dzīvoklī. Tas nozīmē, ka iespējamie svarīgi pierādījumi, piemēram, pirkstu nospiedumi, nekad netika savākti. Un vēlāk viņi apgalvoja, ka pazudušas personas lieta tika ierosināta tikai 20. janvārī. Neskatoties uz to, ka ģimene atkārtot mēģināja ziņot par viņas pazušanu jau 27. decembrī. Vēlāk kļuva zināms, ka Beki pirms pazušanas nēsāja līdzi Manilas aploksni. Un viņa teica savai mātei, ka ja ar viņu kaut kas notiktu, ģimene varētu atrast aploksni, kas pielīmēta pie viņas gultas apakšas. Pēc viņas pazušanas viņi pārbaudīja zem viņas gultas un matrača, bet aploksne bija pazudusi, un neviens nezina, kas tajā bija. Taču Bekija nekad neatgriezās, un viņas meitu kopš tā laika audzināja vecvecāki. Viņi joprojām cer, ka kādu dienu viņi uzzinās, kas ar viņu notika, un policija ir paziņojusi, ka lieta joprojām tiek izmeklēta. Taču ir skaidrs, ka tā ir apstājusies, jo nav atrasti nekādi jauni pavadieni. Beki bija brūni mati un zaļas acis. Tajā laikā viņas augums bija 5 pēdas un 1 cola, un viņa svēra 105 mārciņas. Ik viens, kurš var palīdzēt noslēgt viņas lietu, aicināts sazināties ar Baton Rouges policijas departamentu pa tālruni 2253 892 000. Nelisa Shirlija Casiosa ir Rancho de Taos, Ņūmeksikas štata iedzīvotāja un strādā Los Alamosas Nacionālajā laboratorijā. Viņa strādāja kā administratīvā asistente. Viņas vīrs Marks arī strādā laboratorijā. Brīvajā laikā Melisa labprāt nodarbojās ar loka šaušanu, sporta veidu, kurā viņa bija ieguvusi daudz trofeju. Viņa bija arī kaislīga medniece. Bija šī gada jūnijas un šķita, ka Kasija ģimenē viss norit kā parasti. Tas tā turpinājās līdz 26. datumam, kad Tausu pārņēma kaut kas dīvains un satraucošs. Tajā rītā ģimene sāka savu ierasto dienas kārtību, dzēra rīta kafiju un gatavojās darbam. Līdz 6:15 viņi bija ieradušies Los Alamosas Nacionālajā laboratorijā, kur Melisa saprata, ka ir aizmirsusi savu darbinieka kartiņu. Tā kā attālums, kas viņai būtu jāveic no Los Alamosas līdz Taosai un atpakaļ bija liels, Melisa nolēma, ka labāk strādās attālināti no mājām. Tomēr pirms došanās turp Melisa iegriezās vēl dažās vietās. Pēc Melisas brāļa vai māsas meitas teiktā, viņa piestāja pasta nodaļā un vēlāk izlaida savu meitu Sierru kādā Taosas kafejnīcā. Kad Šera vēlāk tajā dienā atgriezās mājās no darba, viņa atrada māju tukšu. Tomēr viņas mātes automašīna bija novietota piebraucamajā ceļā, un viņas maks, telefons un identifikācijas karte atradās mājā.
Nav šaubu, ka Melisa tajā dienā atgriezās mājās, taču viņa tur neuzkavējās ilgi. Šera paziņoja tēvam par mātes prombūtni, un līdz 5:00 vakarā viņš ziņoja par sievas pazušanu. Tika uzsākta tūlītēja izmeklēšana, un drīz vien tika atrasti novērošanas kameru ieraksti ar tagad pazudušo sievieti. Viena no pēdējām zināmajām vietām, kur 53 gadus vecā sieviete tika redzēta, bija Džona Dana veikalā, Tausas centrā. Viņa tika redzēta novērošanas kameru ierakstos, kā iziet no veikala, iekāp savā automašīnā un aizbrauc. Pēdējo reizi Melisa tika redzēta ap 14:00 tajā dienā. Saskaņā ar aculiecinieku teikto, viņa tika redzēta ejam pa 518. šoseju, Tausā, dodoties uz dienvidiem. Pēc tam, kad ģimene apskatīja video ierakstu no durvju zvana kameras, viņi varēja apstiprināt, ka sieviete, kur bija redzējis aculiecinieks, patiešām bija Melisa. Viņi nebija pārliecināti, kurp viņa devās vai kāpēc. Viņai nebija zināmu garīgu saslimšanu vai traucējumu. Viņas uzvedība bija neraksturīga un satraucoša. Īpaši satraucoši bija tas, ka viņa neatgriezās mājās. Izmeklētāji veica īsnas tās teritorijas pārmeklēšanu, kurā pazudusī sieviete tika pēdējo reizi redzēta, taču neko neatrada. Galu galā viņi bija spiesti pārtraukt aktīvos meklējumus un samierinājās ar gaidīšanu, cerot uz jaunām ziņām, norādēm vai citiem novērojumiem. Tikai nesen ģimene uzzināja par vienu svarīgu iespējamu pavadienu. Saskaņā ar ierakstu, kas Facebook lapā tika publicēts 28. jūnijā, viņi bija redzējuši zirgu piesietu pie koka Potkrīgas apgabalā. Melisa bija pazīstama ar to, ka viņai ļoti patika zirgi un kalni, taču aiziet bez brīdinājuma viņai bija pilnīgi neraksturīgi. Ģimene ir uzsvērusi, ka Melisa nav apzināti pazudusi un ka šeit varētu notikt kaut kas ļauns. Tiek arī norādīts, ka viņai ikdienā nepieciešamas zāles kādas neizpaustas veselības problēmas dēļ. Kopš tā laika ir izsludināta $7,000 atlīdzība par jebkādu informāciju, kas varētu palīdzēt noskaidrot viņas atrašanās vietu, un Crime Stoppers piedāvā vēl papildus $2,500. Informāciju par šo pazudušo personu var nodot Ņūmeksikas štata policijai, zvanot pa tālruni 5054 25 6771. Runājot par noziegumiem, piemēram, nolaupīšanām, transporta līdzekļu nolaupīšanām un neizskaidrojumiem pazušanas gadījumiem, Dienvidāfrika ir viena no bīstamākajām valstīm pasaulē. Tas bija taisnība pat 2018. gadā, kad norvēģu studente Marija Ustfolda nolēma doties uz šo valsti un nekad vairs neatgriezās mājās. Pēc viņas ierašanās Sečfildā, Rietumkāpas provincē, viņa bija daļa no turistu grupas, kas 18. aprīlī tajā gadā ceļoja pa šo apgabalu, un grupai bija paredzēts apmesties Afro Vibe viesunamā netālu no Miole pludmales. Grupa vēlāk pastāstīja policijai, ka Marija nolēma doties pastaigā pēc tam, kad kāds pāris no tūres devās prom, taču pāris nolēma ātri atgriezties, jo sāka pūst spēcīgs vējš. Viņi pamanīja Mariju, kad viņa sēdēja pludmalē, taču nolēma viņu netraucēt. Pirms došanās prom no pludmales viņi nofotografēja okeānu, un tā bija pēdējā reize, kad Marija tika redzēta. Vakariņas tika pasniegtas 19:00, taču viņa neieradās, kas izraisīja zināmas bažas grupā. Viņi mēģināja piezvanīt viņas mobilajam telefonam, taču neatbildēja. Un 19:11 gids informēja Nacionālo jūras glābšanas institūtu, ka Marija ir pazudusi. Aptuveni 20 minūtes vēlāk sākās meklēšana ar meklēšanas suņu, policijas un Sečfildas kopienas policijas palīdzību, taču Marijas pēdas neatrada. Tika pārmeklēta arī pludmale, upes ietekas vieta, kāpas un apkārtējā teritorija, taču bez rezultātiem. Laikapstākļi bija kļuvuši ārkārtīgi nelabvēlīgi, un jūra bija ļoti nemierīga. Tāpēc tika pieļauts, ka viņa varētu būt meklējusi patvērumu tuvumā, taču vēlāk, tajā pašā naktī, pludmalē tika atrasti balti apavi, balta cepure un iPhone. Apavi un telefons tika apstiprināti kā piederīgi Marijai, taču cepure palika noslēpums. Vairākas dienas tika veiktas meklēšanas no gaisa, jūrā un uz sauszemes, taču Marija joprojām bija pazudusi. Daži cilvēki apgalvoja, ka pēdējo reizi redzot Mariju, viņai mugurā bijis balts tops un zils džinses, kamēr citi ziņoja, ka viņa bija ģērbusies tumšā ziedu raksta topā ar melnām biksēm. Tā kā nekas vairāk netika atrasts, meklēšana galu galā tika pārtraukta un Marija nekad netika atrasta. Ja jūs tajā naktī redzējāt Mariju, vai jums ir jebkāda informācija, kas varētu palīdzēt viņu atrast, lūdzam sazināties ar Nisnas policijas departamentu pa tālruni 044 20 366 00. Kaut kas draudīgs slēpās ēnēnajā Universālās avēnijas ielā Paina Bluffā, Arkanzasā maijā. Kaut kas, kas novestu pie visai mulsinošas pazušanas, neatstājot nekādas norādes vai pēdas, kas varētu izskaidrot notikušo. Noslēpums sākās baisajā 13. maija naktī, 21:00, kad vietējā iedzīvotāja Džanele Brandona izgāja no savas drošās ģimenes mājas. Tajā naktī viņa devās pie drauga uz mājām, lai spēlētu kārtas. Cik izmeklētāji varēja spriest, Džanele un viņas draugs tajā naktī labi pavadīja laiku, taču tas ātri beidzās.
Pulekstāk 22:00, tikai stunda pēc kāršu spēles sākuma. 43 gadus vecā sieviete pameta šo vietu. Pēc drauga teiktā, kurš dzīvoja Universālajā avēnijā, Džanele iekāpa baltā kravas furgonā. Vadītājas sēdeklī atradās nezināms vīrietis, kuru pats sievietes ģimene nevarēja nosaukt vārdā. Iespējams, pēc aizbraukšanas no drauga mājām, sieviete būtu devusies atpakaļ uz savām mājām, taču tā nenotika. Džaneles tālākās gaitas visu atlikušo vakaru paliek nezināmas, un iespējams viņa mājās atgriezās tikai nākamās dienas rītā 4 minūtes pirms 2. Tieši tajā laikā kādam ģimenes loceklim pienāca īsziņa. Tā tika nosūtīta no Džaneles numura, taču nav zināms, vai to patiešām nosūtīja viņa pati. Viņas īsziņā tika lūgts ģimenei atslēgt viņai durvis, taču, kad tās tika atvērtas, Džanele nekur nebija redzama. Viņa nestāvēja ārā, un arī neviena automašīna vairs nebija novietota pie mājas. Ģimene arī uzskatīja, ka šī ziņa bija dīvaina un neatbilda tam tonim, kādā Džanele parasti runāja. Pēc vienas no Džaneles 3 meitām teiktā, viņa parasti neraksta īsziņas pilnos teikumos. Viņa arī nerakstīta tieši tam ģimenes loceklim, lai liktu atslēgt durvis. Vēlāk tajā pašā dienā, nesaņemot no viņas nekādas ziņas, ģimene ziņoja par viņas pazušanu Paina Blafas policijas departamentam. Viņas prombūtne bija īpaši satraucoša, ņemot vērā, ka Džanele aizejot nepaņēma līdzi savas zāles. Tiek teikts, ka viņai ir psihiska saslimšana, kuras dēļ Džanelei nepieciešamas regulāras zāles, un bez tām nopietnas blakus parādības var vēl vairāk apgrūtināt viņas spēju atgriezties mājās. Tā kā tiesību sargājošās iestādes neatrada nekādas noziedzīgu nodarījumu pazīmes, viņi bija spiesti veikt tikai dažas meklēšanas un lūgt sabiedrības palīdzību informācijas sniegšanā. Tomēr ģimene nepārtrauca neatlaidīgos centienus atrast atbildes. Dienu un nakti viņi meklēja Džaneli, 24 stundas diennaktī, bez apstājas. Viņi pārmeklēja ielas, bet neko neatrada. Nebija nekādu pavadienu, nekādu pierādījumu, nekādu iespējamu novērojumu, un Džanele bija pilnībā pazudusi. Ziņojumu par redzēšanu trūkums šajā gadījumā bija īpaši dīvains, ņemot vērā pazudušās sievietes unikālās iezīmes. Džanelei bija deguna gredzens un rētas no apdegumiem, kas stiepās pa viņas kakla labo pusi un lejup pa labo roku. Kad viņa pazuda, pēdējo reizi viņa redzēja ģērtu melnās legingās, melnā zelta blūzē un ar varavīksnes krāsas somiņu. Varavīksnes krāsas somiņa bija vēl viena atšķirīga iezīme, kas, neskatoties uz meklējumiem un aicinājumiem sabiedrībai, joprojām ir noslēpumaini pazudusi kopā ar Džaneli. Pazudusī sieviete ir ar brūniem matiem un brūnām acīm. Viņas augums ir 5 pēdas 2 colis, aptuveni 157 cm, un svars 220 mārciņas, aptuveni 100 kg. Jebkāda informācija par šo pazudušo personu var nodot Pine Bluff policijas iecirkņa detektīvu ziņojuma līnijai pa tālruni 8 707 302 106. Izmeklētāji joprojām ir apjukuši par to, kas noticis ar 41 gadu veco Čārlzu Hopu, kurš pazudis Bruksvilā, Floridā kopš 1982. gada 1. aprīļa. Ir zināms, ka viņš tajā vakarā apmeklēja jūras velšu restorānu, taču viņa tālākās gaitas joprojām ir noslēpums. Čārls, kurš pazīstams arī kā Čārlijs, dzimis Bruksvilā 1940. gadā. Viņa ģimene tur bija dzīvojusi jau ilgu laiku, tāpēc viņa bija ļoti labi pazīstama apkārtnē. Viņš ir viens no 6 brāļiem un māsām, un jau no mazotnes izrādīja interesi par medībām un makšķerēšanu. Skolā viņš kļuva par daudzsološu sportistu, un tiek teikts, ka viņš bija izcils skolēns. Kad viņam bija tikai 17 gadi, viņš apprecējās ar sievieti vārdā Alise, un viņiem kopā bija 4 bērni. Lai parūpētos par savu augošo ģimeni, viņš sāk strādāt būvniecībā, taču drīz saprata, ka tas nav viņam piemērots, un nolēma izmēģināt nekustamo īpašumu jomu. Viņam šajā jomā veicās izcili, un drīz viņš kļuva par ievērojamu uzņēmēju šajā apkaimē. Viņš tika ievēlēts par Hernando ielejas ostas pārvaldes priekšsādātāju, un pēc visas spriežot lieliski pildīja šo amatu. Čārlija laulība galu galā beidzās, tāpat kā viņa otrā laulība, un tiek teikts, ka tas notika tāpēc, ka viņš bija savā ziņā brunču mednieks. Viņš bija pazīstams ar savu atklātību, labu humoru izjūtu un laipnību pret apkārtējiem. Viņš un viņa pirmā sieva Alise palika draugi neskatoties uz laulības izjukšanu, un tika teikts, ka viņi bija ļoti tuvi. Tomēr 1982. gada martā vairāki viņa draugi sāka pamanīt dīvainas izmaiņas viņa uzvedībā. Kādā reizē, kad viņš atradās Džordžijā, apmeklējot savu dēlu Skota militārās apmācības nometnes izlaidumu, viņš izteica dažus viņam neraksturīgus apgalvojumus. Viņš teica Skotam, ka ja ar viņu kaut kas notiktu, viņš parūpētos, lai par Skotu būtu gādāts. Šajā laikā viņam jau bija mazdēls, kuru viņš apciemoja Alises mājā 30. martā. Alise vēlāk apgalvoja, ka viņš šķita negribīgs doties prom, un vizītes laikā bija neparasti kluss, viņai nezināma iemesla dēļ. Viņa piebilda, ka sāka uztraukties, bet nevarēja saprast, kas viņu satrauca. Vienā brīdī viņam vajadzēja atbildēt uz telefonu zvanu, un kad viņam par to jautāja, viņš atteicās komentēt. Nākamajā vakarā viņš vakariņoja restorānā Redfish Seafood and Steakhouse, un viņu pavadīja daži draugi un viņa onkulis.
Vakariņu laikā viņš pieminēja, ka dosies pie savas draudzenes, tiklīdz būs pabeiguši, un visu maltītes laiku viņš šķita izsists no sliedēm. Kādā brīdī viņš droši vien piecēlās un vienkārši jāaiziet no restorāna, taču neviens neredzēja, kā viņš aiziet. Šī bija pēdējā reize, kad Čārlijs tika redzēts. Tiek uzskatīts, ka viņš aizgāja ap 1:01 naktī, taču precīzs laiks nekad nav ticis galīgi apstiprināts. Viņš atstāja savu dzērienu nepabeigtu uz galda, ko viņš parasti nekad nedarītu, kā apgalvo viņa draugi. Viņa kravas automašīna tika atrasta pamesta viņa darba vietas priekšā, taču viņš nekad neieradās uz savu maiņu. Viņa birojas bija aizslēgts, un iekšā izmeklētāji atrada viņa apšķirēšanas piedarumus un šaujamieročus. Tika veikti plaši meklēšanas pasākumi, taču neskatoties uz to, ka meži un purvi tika rūpīgi pārmeklēti, nekādas Čārlija pēdas netika atrastas. Pēc tam, kad tika atrasti cita nekustamo īpašumu aģenta mirstīgās atliekas, radās aizdomas, ka šajā apkaimē varētu darboties sērija veida slepkava, taču šī teorija gal galā tika noraidīta. Kopš tā laika ir izvirzītas vairākas teorijas, tostarp, ka viņš aizgāja, lai sāktu jaunu dzīvi, vai arī, ka viņš tika iekļauts liecinieku aizsardzības programmā, taču nekas no tā nav pierādīts. Ir zināms, ka, kad viņu pēdējo reizi redzēja, viņam mugurā bija zils Havaju stila krekls, un viņu raksturoja kā cilvēku ar sirmiem matiem, zilām acīm, 5 pēdu 7 colu augumu un svaru 5 mārciņas. Ik viens, kam ir papildu informācija par Čārlija lietu, tiek aicināts sazināties ar Hernando apgabala šerifa biroju pa tālruni 35 27 54 68 30. Viņa lietas numurs ir 73. Hoi Kevu, kuru draugi pazīst kā Patrīciju, dzimusi Hongkongā, bet ar studenta vīzu pārcēlās uz Tucson, Arizonā, kur viņa tajā pašā gadā decembrī absolvēja Arizonas Universitātes zinātņu maģistra programmu biznesa analītikā. Tieši Arizonas Universitātē viņa iepazinās ar savu vīru. Pēc absolvēšanas abi devās uz Tīnu, lai apprecētos. Pēc tam viņa atgriezās Tucsonā, kur Hoja sāk strādāt kā brīvprātīgā laboratorijas pētniecības asistente, tajā pašā iestādē, kuru viņa bija absolvējusi. Cik ģimene un draugi varēja spriest, 35 gadus vecajai Hoja nebija nekāda problēma, ne personīgu, ne ar darbu saistītu. Viņa dzīvoja savu dzīvi šķiet laimīga un mierā. Taču 2025. gada 18. aprīlī sievietes uzvedībā notika pārmaiņas. Tajā dienā viņa izgāja no mājas, kurā dzīvoja kopā ar savu vīru, un pateica viņam, ka viņai vajag nedaudz svaiga gaisa. Hoja pazuda tajā brīdī, kad viņa izgāja no tās mājas. Viņa iekāpa savā mašīnā un aizbrauca, un viņu vairs nekad neredzēja un nedzirdēja. Jau nākamajā dienā viņa par viņas pazušanu tika ziņots Tucsonas policijas departamentam. Tikai 2 dienas pēc viņas pazušanas izmeklēšana atklāja jau pirmo satraucošo pavadienu. Tā bija Hoja baltā 2019. gada Volkswagen Tiguan, kas bija atstāta Mount Lemonas Wendy Point vietā pie Catalina šosejas. Vēl satraucošāk bija tas, ka viņas telefons un soma bija atstāta automašīnā, bet Hoja nekur nebija atrodama. Nākamo 6 dienu laikā likumsargi veica plašu Windy Point apkaimes meklēšanu, taču neatrada nekādas papildu norādes, kas varētu palīdzēt atrast pazudušo sievieti. Saskaņā ar Pimas apgabala šerifa departamenta sniegto informāciju nebija nekāda pazīme par noziedzīgu rīcību, un nekas neliecināja, ka būtu noticis noziegums. Patiesībā nebija nekāda pavadiena, kas norādītu uz jebko vispār. Kopš tā laika policija analizēja Hoja tālruni un portatīvo datoru, cerot atklāt kaut ko, kas beidzot varētu atrisināt šo noslēpumu. Pēdējo reizi Hoja tika redzēta, kad viņa pameta māju, ģērbusies pidžamas biksēs un melnā kraklā. Jebkāda informācija vai ziņas par iespējamu viņas redzēšanu var nodot Pimas apgabalu šerifa departamentam, kas ir izmeklēšanu veicošā iestāde, kas atbild par šo lietu, un ar viņiem var sazināties pa tālruni 520 351 4900. 1986. gadā 19 gadus vecā Joyce Valkata bija piedzīvojusi ārkārtīgi neveiksmīgu periodu, bet viņa nolēma sākt mainīt situāciju, meklējot labu darbu, un viņa bija šajā procesā, kad pēkšņi pazuda. Joyce, kura bija viena no 5 bērniem, zaudēja savu tēvu, kad viņai bija 9 gadi, un pārējā ģimene pēc tam pārcēlās uz Farmington, Ņūmeksikā. Viņa vairāk kārt bija norādījusi, ka tur nav laimīga, un 1985. gadā nolēma sākt patstāvīgu dzīvi. Viņa pārcēlās uz Resedu, Kalifornijā, kur dzīvoja kopā ar savu tanti Irēnu un brālēnu Jasonu. Viņa iestājās Resedas vidusskolā, kur plānoja iegūt diplomu, taču tad viņa kā pasažieri iekļuva 2 autoavārijās, kas aizkavēja viņas plānus. Sākumā šķita, ka viņa nav guvusi nopietnus savainojumus, taču vēlāk tika noskaidrots, ka viņai iespējams ir notikusi mugurkaula un galvas kausa atdalīšanās. Viņai tika veikta operācija, taču viņai bija grūti koncentrēties mācībās, jo bija jāvalkā apgrūtinoša kakla ortoze. Pēc tam viņa sāka satikties ar Skotu Nūnu, kurš dzīvoja tajā pašā dzīvokļu kompleksā. Tajā gada martā viņa nolēma pārcelties pie viņa un viņa brāļa un sākt veidot savu veiksmi, meklējot darbu.
Viņu paņēma daudz darba pieteikumu un pieteicās darbam veikalos un uzņēmumos tuvākajā apkārtnē. 29. aprīlī Joyce, Nūna māsa un viņa brāļa draudzene pameta dzīvokli, lai iesniegtu dažus pieteikumus. Ir zināms, ka viņi devās uz 7-Eleven, Bonds Market un Winchell's Donut House, kas visi atradās Šeratonas ielā. Viņas pavadoņi gaidīja viņu Winchell's, kamēr viņi iesniedz pieteikumu blakus esošajā Savons veikalā, taču viņa nekad neatgriezās. Nūns tajā pēcpusdienā atgriezās mājās un uzzināja, ka Joyce ir pazudusi. Viņš iesniedza ziņojumu par pazudušu personu, taču viņiem kļūdaini tika pateikts, ka jāgaida 24 stundas. Nākamajā dienā lieta beidzot tika ierosināta, taču arī tad Vestvelijas policijas departaments šķita neieinteresēts. Viņi izteica minējumu, ka Joyce vienkārši pati pēc savas gribas nolēmusi pamest šo apvidu, neskatoties uz to, ka viņiem tika paskaidrots, ka tas nav iespējams. Policija galu galā sāka veikt nopratināšanas, taču tieši Nūnam un viņa brālim bija jāizplata skrējlapas ar informāciju par lietu. Vēlāk kļuva zināms, ka liecinieki bija redzējuši Joyce sēžam uz autobusa soliņa un raudam, bet cits ziņoja, ka bija viņa redzējis strādājam par viesmīli kādā restorānā Encino. Kopš tā laika nav atrasti jauni pavadieni, un Joyces ģimene ir padarījusi viņas aprakstu pieejamu sabiedrībai. Viņai ir gari kastaņbrūni mati, brūnas acis, augums 5 pēdas un 3 colis, un tajā laikā viņa svēras 106 mārciņas. Kad viņa pēdējo reizi redzēja, viņai mugurā bija kokvilnas krakls ar zilām un baltām svītrām, zilas džinsa bikses, balta josta un balti apavi. Viņai bija arī LCD Timex pulkstenis, kā arī dzeltena metāla kaklarota ar vienradžu piekariņu. Ik viens, kurš zina, kur var atrast Joyce, tiek lūgts sazināties ar Losandželosas policijas departamentu pa tālruni 21 34 85 2806. Viņas vārds ir lieta 63. Sudiksha Konanki piedzima 2004. gadā, decembrī. 2 gadus vēlāk viņai tika piešķirts pastāvīgā iedzīvotāja status Amerikas Savienotajās valstīs, un viņa dzīvoja South Ridingā, Virģīnijā. Pusaudes gadu beigās viņa absolvēja Thomasa Jeffersona zinātnes un tehnoloģiju vidusskolu Ziemeļvirģīnijā. Pēc tam viņa iestājās Pitsburgas universitātē, kur studēja medicīnas sagatavošanas programmā. 2025. gadā viņa vēl joprojām studēja, kad 3 mēnešus pēc gada sākuma nolēma paņemt īsu pārtraukumu. Tas bija 3. marts, kad 20 gadus vecā studente un 5 citas studentes, kuras kopā ar viņu mācījās universitātē, ieradās Puntakanā, Dominikānas republikā. Viņas reģistrējās viesnīcā Ariju republikā, kurā uzturēsies visa ceļojuma laikā. Tomēr tikai dažas dienas pēc ceļojuma sākuma sāksies ilgstoša mistērija, kas aizsāksies 6. martā, pulkstī 3 naktī. Sudiksha un viņas draudzenes satikās ar 2 vīriešu kārtas studentiem, no kuriem viens bija 22 gadus vecais Joshua Ribē no Aiovas. Grupa nolēma doties uz vietējo bāru, kur viņi dzēra līdz brīdim, kad kāds ierosināja doties uz pludmali. Aptuveni 4 no rīta. Tajā pašā rītā Sudiksha tika redzēta ejam roku rokā ar Joshua, kamēr grupa devās uz tuvāko pludmali. 45 minūtes. Pēc tam no pludmales tika redzēts iznākam tikai 5 sievietes un 1 vīrietis. No pūļa bija pazuduši gan Sudiksha, gan Joshua. Pēc vairākām stundām tika pamanīts, ka Joshua pamet šo teritoriju bez jaunās studentes. Vēlāk draugs jautāja par viņas atrašanās vietu, un līdz 16:00 tajā dienā tika iesniegts ziņojums par pazudušu personu. Sākotnējās izmeklēšanas laikā tika pārmeklēta pludmale, kur tika atrasts Sudikšas apģērbs, kas bija pamests uz saliekama pludmales zviļņa. Draugi tika izsaukti uz nopratināšanu, kamēr policija izmisīgi centās salikt kopā notikušā puzli. Joshua, kurš šajā lietā netiek uzskatīts par aizdomās turēto, izteica apgalvojumus par pāri turpmākajām gaitām pēc tam, kad draugu grupa bija aizgājusi, un detaļas ir ārkārtīgi satraucošas. Viņš apgalvoja, ka atrodoties kopā pludmalē, abi devās ūdenī, kur stāvēja līdz ceļiem ūdenī. Pēkšņi, pēc viņa teiktā, liels vilnis metās viņa virzienā, satvēra Sudikšu un aizrāva viņu jūrā. Viņš mēģināja viņu satvert un būtu spējis viņu izglābt, ja nebūtu bijis reibumā. Pazaudējis sievieti no redzesloka, Joshua kļuva slikti, un viņš beigu beigās zaudēja samaņu krastā. Viņš pamodās vairākas reizes. Pēc vairākām stundām viņam bija ļoti maz atmiņa par notikušo. Viņam par satraucošajiem agrā rīta notikumiem atgādināja tikai drauga jautājums par pazudušās sievietes atrašanās vietu. Kopš tā laika par Sadikšu nav ne ziņu, ne vēsts. Neviena persona, kas atbilst viņas aprakstam, nav izskalota krastā, un neviens nav ziņojis, ka būtu viņu redzējis kopš tā laika. Pēdējo reizi Sadikša redzēja, kad viņai mugurā bija brūns bikīnī, lieli apaļi auskari, metāla dizainera potīta saprots, tērauda rokas sprādzes un daudzkrāsaina krellīšu rokas sprādze. Kopš tā laika viņas ģimene ir lūgusi Dominikānas Republikas Nacionālo policiju vienkārši pasludināt viņu par mirušu.
18 gadus vecā Skota Hilberta pazušana ir reģistrēta kā pazudis aizdomīgos apstākļos, jo izmeklēšanas laikā tika atrasti vairāki satraucoši pavadieni. Taču neviens no tiem nepalīdzēja izmeklētājiem noskaidrot viņa atrašanās vietu. Skots dzimis 1969. gadā, un pēc vidusskolas absolvēšanas viņš sāka studēt sitam instrumentus Morhedas štata universitātē Kentucky, kur viņš bija pirmajā kursā. 1988. gada pavasara brīvdienās viņš nolēma doties atpakaļ uz savas ģimenes mājām Milfordā, Ohio štatā, lai pavadītu laiku kopā ar vecākiem. Ir zināms, ka viņš vēl bija tur 13. martā, jo uz leduskapja atstāja zīmīti, kurā rakstīja, ka devies satikt draugu Ohio štata universitātē. Zīmīte beidzās ar vārdiem: atgriezīšos vēlāk, mīlu jūs, Skots. Viņa vecākiem bija visi iemesli domāt, ka viņu redzēs pirms tā mēneša 21. datuma, jo tajā dienā viņam bija jāsāk apmeklēt nodarbības, taču viņš neatgriezās un nesazinājās ar viņiem, lai paziņotu, kur atrodas. Universitātes pilsētiņa atrodas aptuveni 90 minūšu attālumā no mājām, un viņš turp devās ar ģimenes automašīnu, melnu 1984. gada Ford Tempo. Kad viņš neieradās uz savām nodarbībām, viņa vecāki sāka uztraukties un iesniedza ziņojumu par pazudušu personu. Šajā brīdī viņš jau bija pazudis 8 dienas, kas izmeklētājiem radīja daudz neskaidrību. Viņiem nebija ne jausmas, ar ko viņš bija pavadījis laiku savas prombūtnes laikā, un sākumā nebija nekādu Skota pazīņu. Meklējumi nedeva nekādas norādes, bet dažas nedēļas vēlāk, 1. aprīlī, ģimenes automašīna tika atrasta Bīverdamas kalnu savvaļas teritorijā, kas atrodas Arizonā, 1700 jūdžu attālumā. Abas numura zīmes bija pazudušas un nekad nav tikušas atrastas. Izmeklētāji uzskata, ka kāds mēģināja automašīnu nogrūst no tuvējās klints, bet atteicās no šī plāna, kad automašīna iestrēga kokā. Uz zemes pie transporta līdzekļa viņi atrada Skota kopmītņu istabas atslēgu, riteņu atslēgu, šampūnu un asmeni no viņa ģimenes virtuves. Viņa čemodāns ar drēbēm un dažām personīgajām mantām bija pazudis, un tas nekad nav ticis atrasts. Arī viņa ģimene nav spējusi izskaidrot, kāpēc viņam līdzi bija šis asmens. Mašīnas iekšpusē viņa atrada Kalifornijas telefongrāmatu un sērkociņu grāmatiņu no restorāna Denverā. Tiek uzskatīts, ka šie abi priekšmeti piederēja personai, kura mēģināja nogrūst automašīnu no klints. Un, lai gan uz automašīnas tika atrasti neidentificēti pirkstu nospiedumi, nekad nav noskaidrots, kam tie piederēja. Ir zināms, ka automašīna bija nobraukusi 3800 jūdzes kopš dienas, kad Skots pazuda, lai gan tā tika atrasta 1700 jūdžu attālumā no viņa ģimenes mājām. Skotam ir brūni mati un zaļas acis. Viņa augums ir apmēram 6 pēdas, un pazušanas brīdī viņš svēra ap 150 mārciņām. Ik viens, kam ir noderīga informācija par viņa lietu, tiek aicināts sazināties ar Union Township policijas departamentu pa tālruni 5137 52 1230. Skota lietas numurs ir MP 7926. Kanonas Salenbergers bija personīgais treneris, kurš bija body design fitness īpašnieks. Viņš bija uzticams cilvēks pēc visu, kas viņu pazina, domām, un aiziešana bez brīdinājuma viņam nebija raksturīga. Tomēr tieši to viņš arī izdarīja. Tikai Kanons patiesībā nevēlējās aiziet. Viņš pilnībā pazuda, neatstājot nekādas norādes, kas varētu atbildēt uz jautājumu, kas ar viņu notika. Tās bija 2025. gada 16. februāris, kad Kanon, kuram tajā laikā bija 51 gads, pēdējo reizi redzēja komusā. Kad ģimene, draugi, klienti un viņa uzņēmums nebija no viņa dzirdējuši, viņi ziņoja par situāciju policijai, kas devās uz dzīvokli pārbaudīt, vai ar viņu viss ir kārtībā. Policija atrada dzīvokli tukšu, izņemot 3 suņus, kas bija atstāti turpat. Pēc šī atklājuma sāka pieaugt satraukums. Kanons dievināja savus suņus un nekad tos labprātīgi nepamestu. Tomēr policija neatrada nekādus pierādījumus ļaunprātīgai rīcībai. Privātais izmeklētājs, ko nolīga ģimene, noskaidroja, ka viņš varētu būt pazudis laikā no 16. datuma vēlā vakara līdz 17. rīta agrīnajām stundām. Tomēr apstākļi ap pazušanu joprojām ir neskaidri un biedējoši. Varas iestādes izsauca kinologu vienības, lai palīdzētu izmeklēšanā. 2 atsevišķās reizēs suņi aizveda savus kinologus līdz dienvidu vārtīm daudz dzīvokļu kompleksā un apstājās tieši Peace Health stāvlaukuma vidū. Šeit Kanona smarža šķietam izzūda, kas liecina, ka viņš iespējams iekāpa automašīnā un pazuda. Neskatoties uz rūpīgu apkārtējo uzņēmumu pārmeklēšanu, neviens novērošanas video neatklāja pazudušā vīrieša turpmākās kustības. Kopš pazušanas ģimene un draugi ir izplatījuši plakātus šajā apkaimē, aicinot sabiedrību sniegt jebkādu informāciju, kas varētu palīdzēt noskaidrot Kanona atrašanās vietu. Kāds bijušais klients norādīja, ka ja viņi nezaudētu Kanonu, kopiena zaudētu dārgumu, uzsverot, cik svarīgs un labi pazīstams viņš bija komusas iedzīvotājiem.
Informāciju par šo dīvaino lietu var nodot Vankūveras, Vašingtonas štats, policijas departamentam, zvanot pa tālruni 360 48 774 00. Ir pagājuši 28 gadi, kopš pēdējo reizi tika redzēta Sjūzena Laila, kuru draugi un ģimene labāk pazīst kā Sjūziju, un viņas lieta joprojām mulsina izmeklētājus Albānijā, Ņujorkā. Sjūzija piedzima Saratogas Springsā, Ņujorkā. Viņai bija 2 vecāki, brāļi vai māsas, un lielāko daļu bērnības viņa pavadīja Balstonas Spa apkaimē, kur arī apmeklēja vidusskolu. Viņa bija izcili gudra skolniece, kura 1996. gadā absolvēja ar izcilību. Pēc tam viņa iestājās Ņujorkas štata universitātē, lai sāktu studēt datorzinātnes. Viņa un viņas draugs Ričards Kondons iepazinās un sāka satikties vēl vidusskolā, taču viņa apmeklēja dažādas augstskolas. Pa zūšanas brīdī Sūzija dzīvoja universitātes Colonial Quad kopmītnēs, un, lai nopelnītu papildus naudu studiju maksai, viņa bija sākusi strādāt datorprogrammatūras veikalā Babbage's Trojā. Veikals atradās Crossgates tirzniecības centrā, kas atrodas Vestmērā un Gilderlendā, uz rietumiem no Sūzijas universitātes pilsētiņas. Viņas māte pastāstīja policijai, ka Sūzija viņai piezvanīja 1998. gada 1. martā un teica, ka viņai sāk trūkt naudas. Viņas māte piedāvāja aizdot viņai naudu, bet Sūzija piebilda, ka drīz sagaida nākamo algu, un līdz tam laikam ar viņu viss būs kārtībā. Nākamajā rītā viņa kārtoja vidustermiņa eksāmeni, pēc kura tika redzēta vairākās savās nodarbībās, kas beidzās 16:00. Pēc tam viņa devās uz darbu Babbage's veikalā un pabeidza savu maiņu 21:00. Ir zināms, ka viņa pameta veikalu 20 minūtes pēc tā slēgšanas, un kā parasti, viņa iekāpa galvaspilsētas apgabala transporta pārvaldes autobusā un devās atpakaļ uz savu kopmītni. Viens no viņas kursabiedriem redzēja, kā viņa izkāpa no autobusa Collins Circle pieturā ap 21:45, un tad viņai būtu bijis aptuveni 3 minūšu gājiens līdz savai kopmītnei. Taču viņa tur nekad nenonāca, un kopš tā laika nav redzēta. Ričards sāk uztraukties, kad nākamajā dienā nevarēja atrast Sūziju, un kad viņam pateica, ka viņa nekad nav atgriezusies kopmītnē, viņš sazinājās ar viņas vecākiem. Viņi sazinājās ar universitātes policiju, taču viņiem tika pateikts, ka studenti laiku pa laikam neatrodas savās istabās un ka visticamāk viņa drīz atgriezīsies. Taču tad notikumi ieguva draudīgu pavērsienu. Nākamajā dienā kāds izņēma $20 no viņas konta, izmantojot bankomātu kādā mazveikalā Albany apkaimē. Ir zināms, ka tas tika izdarīts ap 16:00. Taču veikala kamera nezināma iemesla dēļ nesedz to vietu, kur atradās bankomāts, tāpēc joprojām nav zināms, kurš izmantoja viņas debetkarti. Kad viņu nopratināja, Ričards apgalvoja, ka tikai viņš un Sūzija zināja viņas pinkodu, un tikai pēc tam, kad tika apstiprināts viņa alibi, viņš vairs netika uzskatīts par aizdomās turamo. Viņi bija pie drauga mājās un spēlēja videospēles, kad Sūzija pazuda. Taču pēc tam viņš atteicās veikt melu detektora testu un pilnībā pārtrauca sadarboties ar izmeklētājiem. Tad atklājās, ka Sūzija bija mēģinājusi izšķirties no Ričarda, bet viņš sāka raudāt, tāpēc viņa pārdomāja. Tajā gada jūnijā Sūzijas Babbage's darbinieka identifikācijas kartīte tika atrasta stāvlaukumā blakus Collins aplim, taču nekad netika noskaidrots, vai viņa to nometa tajā naktī, jo tā bija novecojusi. Turklāt autobusa vadītājs, kurš viņu redzēja tajā naktī, nevarēja noteikti apgalvot, vai viņa izkāpa pie Collins apļa. Viens no viņas kolēģiem no Babbage's ziņoja, ka Sūzija jau mēnesi bija sūdzējusies, ka viņai seko, taču viņa nekad nenorādīja, kas to dara vai kāpēc viņa tā domā. Par informāciju, kas palīdzēs atrast Sūziju, tiek piedāvāta $20,000 atlīdzība. Viņu raksturo kā gaiši brūniem matiem, zilām acīm, 5 pēdu 3 colu augumu un svaru 170 mārciņas. Viņai ir dzimumzīme uz kreisās ikras un rēta uz kreisās pēdas. Pēdējo reizi viņa bija redzēta valkājot garu melnu trenčmēteli, melnu kreklu un zilas džinsas. Ik viens, kurš var palīdzēt atrisināt Sūzijas lietu, aicināts sazināties ar Ņujorkas štata policiju pa tālruni 519 783 11. Dātums tika noteikts, plāni tika izstrādāti, tikšanās vieta tika saskaņota, bet kāds neieradās. Aizraujošo sajūtu, kas pavadīja dienas plānus, nomainīja intuitīva baiļu sajūta. Mēs visi to esam piedzīvojuši kādā brīdī. Kāds, vai nu cilvēks vai mājdzīvnieks, neieradās laikā vai kā bija gaidīts. Uzreiz mēs iedomājamies ļaunāko. Tieši šī intuitīvā baiļu sajūta pārņēma Collinsa ģimeni, kad viena no viņa grupas neatņemamajām daļām neieradās uz plānoto pīļu medību braucienu. Bija agras rīta stundas, 2025. gada 7. janvārī, kad Thomas Duncans Collins tika pamanīts veikalā, kas atrodas adresē 3107 Rietumu šosei 72 Korintā, Mississippi. Tieši šeit atrodas Morisa Krama riepu centrs, un tieši pretī šai iestādei atrodas vecais buļļu tirgus.
aprīkots tieši ar tām drošības kamerām, kas galu galā noteica tikai daļu Tomasa kustību tajā dienā. Apmēram 5:37 no rīta veikalā iegāja vīrietis ar sarkaniem matiem, kura augums bija 7 pēdas. Viņš bija ģērbies šortos un plānā džemperī ar kapuci, un neparasti viņam nebija apavu. Bija sajūta, ka viņš savu mājokli bija pametis steigā, aizmirstot uzvilkt apavus vai piemērot apģērbu. Satraucoši. Viņš paskatījās augšup uz kameru, rokas salicis kopā krūšu priekšā. Daži saka, ka viņš lūdzās, bet citi uzskata, ka viņš signalizēja, ka viņam vajadzīga palīdzība. Veikala pārdevējs piedāvāja 38 gadus vecajam vīrietim dzērienu un pasniedz viņam mēteli un melnu kraklu ar dzelteniem uzrakstiem. Tomas arī uzlādēja savu telefonu šeit tikai 10 minūtes. Pulkaistē 5:50 no rīta viņš steigā izgāja no veikala un devās prom kājām un nedeva nekādas norādes par to, kurp dodas. Tieši brīdis, kad viņš pameta veikalu, ir tas, kad sākas noslēpums. Jo šī bija pēdējā reize, kad kāds redzēja Tomasu Kolinsu vai saņēma no viņa kādu ziņu. Viņš tajā dienā neieradās uz plānoto medību braucienu, kas uzreiz izraisīja bažas un satraukuma sajūtu. Noraizējušies, viņi vairāk kārt mēģināja ar viņu sazināties, taču nesaņēma nekādu atbildi. Galu galā neatbildētā balss pasta atbalsts kļuva nepanesama, un līdz rītam ģimene viņu pieteica kā pazudušu. Izmeklēšana sākās kā pārbaude, lai pārliecinātos, vai ar viņu viss kārtībā. Policisti devās uz māju, kur atrada Tomasa kravas automašīnu, joprojām novietotu Matis ielā, kur viņš bija palicis pie savas draudzenes. Kravas automašīnas klātbūtne radīja vēl vienu jautājumu. Kāpēc viņš būtu devies prom no mājām kājām? Uz šo jautājumu varētu atbildēt tas, kas notika pirms brīža, kad pazudušo vīrieti pēdējo reizi redzēja. Tiek apgalvots, ka viņš un viņu draudzene tajā rītā bija sastrīdējušies par kaut ko nezināmu. Strīds lika Tomam aiziet, daļai apģērbtam un līdz paņemot tikai savu telefonu. Viņš devās uz nelielu veikalu, kur viņu pamanīja novērošanas kameras, un pēc tam viņš aizgāja, ieejot nezināmajām. Kad ziņas par pazušanu sāka izplatīties sabiedrībā, tika ziņots par vēl vienu iespējamu manīšanu. Kāds apgalvoja, ka viņu redzējis ap 10:30 no rīta tajā dienā, ejot Pikvika virzienā. Tomēr šī manīšana nekad netika apstiprināts. Tomas Duncans Kolins nav redzēts vai dzirdēts kopš 7. janvāra. Kad viņš pazuda, viņam bija gara bārda, un pēdējo reizi viņu redzēja ģērbtu zilā sporta džemperī ar kapuci, melnā pufīgā jakā, zaļā adītā cepurē, daudzkrāsainos šortos un melnā tēkraklā ar dzelteniem uzrakstiem, ko viņš aptina ap savām kājām. Informāciju var nodot Korintas policijas departamentam, zvanot pa tālruni 662 28 633 77. Benjamins Roslans bija 19 gadus vecs, kad viņš šķietami pazuda bez pēdām, un līdz pat šai dienai neviens nav spējis noskaidrot, kur viņš devās vai kas ar viņu notika. Benjamins nāk no Perishinga bulvāra Clintonā, Aiovas štatā, kur viņš dzīvoja kopā ar saviem vecākiem šīs ielas 900. numuru posmā. Kad viņš 2007. gadā pazuda, viņš centās turpināt savu izglītību un bija sācis apmeklēt nodarbības Clintonas kopienas koledžā. Tomēr šie plāni uz kādu laiku bija jāatliek, kad viņš tajā gadā, 29. novembrī, iekļuva nopietnā autoavārijā. Kad pirmie glābēji ieradās notikuma vietā, viņi bija pārsteigti par transporta līdzekļa stāvokli un nespēja izvilkt Benjaminu no vraka. Tāpēc viņi izmantoja hidrauliskos šķēres, lai atvērtu transporta līdzekli un viņi varētu sniegt medicīnisko palīdzību. Kad viņa stāvoklis tika stabilizēts, viņu ar helikopteru nogādāja slimnīcā Aiovas Cityjā, kur viņš saņēma turpmāku ārstēšanu nopietnu galvas traumu dēļ. Izmeklēšanas laikā par notikušo negadījumu, kurā vēl viena persona guva nopietnas ievainojumus, atklājās, ka Benjamina vadītāja apliecībai bija beidzies derīguma termiņš, un viņš tika arestēts. Viņam tika izvirzītas apsūdzības par neapstāšanos un braukšanu bez vadītāja apliecības, un tika noteikts tiesas datums viņa lietas izskatīšanai. Taču Benjaminam nekad nebija iespējas aizstāvēt savu lietu, jo viņš pazuda pēc tam, kad bija samaksājis $5000, lai nolīgtu advokātu. Pēc tam, kad viņš tika izsludināts par pazudušu, viņa ģimene policijai paziņoja, ka viņš nekad vienkārši neaizbēgtu no izvirzītajām apsūdzībām, un ja viņa pazušana būtu bijusi apzināta, viņš noteikti būtu viņus par to informējis. Pēdējo reizi viņu redzēja 2008. gadā, 8. februārī, 10:25. Viņš bija apciemojis savu draugu, kurš dzīvoja 10. avēnijas 400 kvartālā, arī Clintonā. Tur būdams viņš nolēma aiziet kājām uz Hy-Vee veikalu, kas atradās pāri ielai no mājas, lai nopirktu uzkodas, taču viņš nekad neatgriezās. Kad tika pārbaudīti veikala apkārtnes novērošanas kameras ieraksti, tajos nebija redzams Benjamins, kas liecina, ka ar viņu kaut kas notika, kamēr viņš šķērsoja ielu. Organizētās meklēšanas laikā policija atrada vienu no Benjamina kurpēm tukšas mājas pagalmā, kas atrodas 13. Dienvidu avēnijas un 3. ielas stūrī. Otru viņa kurpi drīz pēc tam atrada tās pašas ielas austrumu pusē. Izmeklētāji rūpīgi uzrauga viņa bankas kontu un mobilā tālruņa aktivitāti, taču neviens no tiem nav ticis izmantots kopš dienas, kad viņš pazuda.
Viņa krājkontā ir summa, ko policija raksturo kā ievērojama naudas daudzumu, kas nav tikusi aizskarta. Kad viņš pazuda, viņam nebija līdz daudz skaidras naudas, un viņš nepameta šo apvidu ar savu transporta līdzekli, jo viņam tāda nebija. Nekas vairāk nav atrasts, un izmeklētāji ir lūguši sabiedrību būt vērīgiem gadījumā, ja viņi pamana Benjamīnu, vai kaut ko, kas saistīts ar viņa pazušanu. Viņu raksturo kā cilvēku ar brūniem matiem un zilām acīm. Augums 180 cm, svars 5 mārciņas. Viņam uz sejas ir vairāki rētas no autoavārijas, kā arī vēl viena rēta uz krūtīm, kreisajā pusē. Kad viņu pēdējo reizi redzēju, viņa mugurā bija brūns polo krakls, maskēšanās kombinezons, zilas džinsa bikses un brūni apavi. Ikvienam, kam ir informācija, kas varētu palīdzēt atrisināt Benjamina lietu, jāsazinās ar Klintonas policijas departamentu pa tālruni 5-632 431 548, norādot lietas numuru CL 0800 580 vai ar Crime Stoppers pa tālruni 30 97 62 9500. Liels paldies jums visiem par skatīšanos! Ja jums patika šis video, noteikti nospiediet pogu patīk. Tāpat neaizmirstiet abonēt un nospiest zvaniņu, lai vienmēr būtu informēti par visiem mūsu nākotnes video. Mani sauc Tais Nāts un tiekamies nākamajā video.